Kur cilvēka smadzenēs atrodas zemapziņa? Par to vēl joprojām diskutē gan zinātnieki, gan psihologi. Vienprātība un vērā ņemami zinātniski pierādījumi un apstiprinājumi neeksistē. Tomēr pastāv pamatots uzskats, ka mūsu zemapziņas kodols varētu būt meklējams amigdalā. Kāpēc tieši tur? Amigdala atrodas smadzeņu temporālajā daļā un ir viens no limbiskās sistēmas struktūru pāriem. Viena amigdalas daļa, centrālā amigdala, ir saistīta ar emociju izraisīšanu un emocionālajām reakcijām, piemēram, bailēm vai uztraukumu. Tās galvenā funkcija ir emociju apstrāde un aktīva reakcija uz draudiem vai briesmām. Tātad nodrošināt smadzeņu nesēja izdzīvošanu briesmu situācijā. Otrā amigdalas daļa, basolaterālā amigdala, ir saistīta ar emocionālo mācīšanos, emocionālo atmiņu, emocionālo pieredzi un sociālo iedarbošanos. Šī daļa ir atbildīga par emocionālās atmiņas veidošanos un emocionālo reakciju regulēšanu. Mūsu zemapziņa savā būtībā ir ārkārtīgi plašs un abstrakts jēdziens, kam nav konkrētas fiziskas lokācijas smadzenēs. Tomēr tās ietekme uz cilvēka uzvedību, emocijām, sapņiem, domām, izvēli un daudz ko citu 95% gadījumu notiek pilnīgi automātiski, jeb cilvēkam pilnīgi neapzināti. Un tici vai nē, mēs tomēr esam spējīgi savu zemapziņu ietekmēt un pat transformēt. Lasi visu sīkāk par Silent Subliminal subliminal.lv mājaslapā.